Esiet sveicināti, cienījamie futbola draugi, UEFA Eiropas līgas fāzes pirmās kārtas spēlēs, un, protams, ka šī spēle, kuru mēs esam ļoti gaidījuši, būs īpaša. Latvijas čempione RFS komanda viesojas Bukarestē, Rumānijā un tiksies ar FCSB komandu ļoti lielā, mājīgā, skaistā stadionā. SB komandu, lūk, arī šīs komandas sastāvs. Štefans, uzmanība uz Latvijas čempionu vienības starta sastāvu. Vārtos Fabris Ondoā, 40. numurs. Sāk šo spēli laukuma saimnieki. Lūk, kāda atmosfēra, un šī cīņa UEFA Eiropas līgas fāzē pirmajā spēļu kārtā var sākties. Pareizāk sakot, viņš meklē partneri ar piespēli, bet te turpinās mainieku uzbrukums. Sitiens pa vārtiem, Ondoā jāglāb. Spēles otrā minūte sitiens. Ļoti svarīgi izturēt sākuma spiedienu pie zemiem vārtiem, un es jau sabijos, ka bumba lidos vārtos, atrod koridoru. Acīm redzot, izlases spēlētāju pamatsastāvu vīru. Ļoti iespaidīgs sastāvs solās būt Rīgā jau pēc nedēļas. Un te Ondoā riskanti spēlē un tiek aplaupīts Latvijas komandas aizsardzība, un diemžēl bumba ir vārtos. Rupi kļūdāmies mēs 8. minūtē, un Daniels Birlīdža nāca laukumā starts sastāvā, iesit bumbu vārtos un izvirza vadībā FCSB komandu. Ir ar jumtu, ļoti moderns. Te piespēle Fabrisam Ondoā atpakaļ, un te izcili nospēlē Birlīdža, un te pie bumbas vairs netiek Savaļnieks, labi izspēlēts. Lipušķeks tika pie bumbas, bet neizdevās dabūt to ārā no soda laukuma. Te bumba, var teikt, trāp uz kājas, nevis viņš to kārtīgi nospēlē. Un jā, nu varam teikt, ka Fabris Ondoā uz viņas sirdsapziņas, jo viņa tā piespēle, kas bija Savaļnieka izpildījumā atpakaļ, nebija riskanta. Ondoā viegli pieņēma bumbu, paskatījās, pamanīja, ka varētu spēlēt pa kreisi, nospēlēja pa labi un beigās kļūdījās savā piespēlē atpakaļ sasaukumā. Antonijs Černomordijs savainojumu dēļ nevarēja spēlēt, bet tas savainojums gan ātri sacīja, kā mēs pēc tam redzējām, bija atpakaļ. Viņš ir Rīgapsī rindās, kļūdāmies, un vēl vien iespēja Rumāņiem, un Ondoā šoreiz izglābts kalibra pretinieks. Un nav viegli. Ondoā nospēlē pārliecinošajā izgājienā, un tagad iespēja pretuzbrukumā. Ko izveidosim? Jāskrien ātri. Odišārija. Un te pa kreisi. Laba piespēle, teicam iespēja Latvijas komandai, un palaista bumbu balzē par tālu. Un Savaļnieks nerealizē šo supermomentu spēles 19. minūtē. Šajā virslīgas sezonā 4 vārti un 7 piespēles Robertam Savaļniekam, bet te viņam bija jākļūst par snaiperi. Izcils pretuzbrukums. Lūk, Odišārija viens pats viegli pieņem bumbu, un pārējie uzreiz 3-2 aizskrien uzbrukumā. Jānis Ikaunieks centra zonā piesaista uzmanību, un Savaļnieks viens pats, un saulēcīgi varbūt mazliet par vāju piespēle, bet noteikti par spēcīgu bumbas pieņemšanas pieskāriens. Lūk, šeit palaista bumbu par tālu, un tad jau satuvināšanās sitiens un trāpa vārtsargām. Jā, nu šeit meistarīgāks futbolists kā Iličs, piemēram, droši vien, kā būtu prasmīgi. Roberts Savaļnieks, varbūt rezultatīva piespēle. Un cities Prenga, kas par momentu! 21. minūte. Albānis Herdi Prenga varēja izvirzīt, bet gūšanas iespējām. 2 supermomenti arī mums. Piespēle zona laukumā. Lipušķeks, saprotam, ka tiek meklēts Gladios piespēle tālu savu. Jānis Ikaunieks, Lipušķeks, un bumba ir vārtos! 23. minūte. RFS komanda panāk izlīdzinājumu, un tas tikai sapņos pagaidām. Vai īstenībā? Jā, viss ir kārtībā. Man sākumā šķita, ka tiesnesis rāda, ka vārtu gūmas netiks ieskaitīts, bet acīm redzot rāda, ka pārkāpums nav bijis. Tur sēdēja laukumā, soda laukumā viens no Bukarestas spēlētājiem. Lūk, arī Guadio piespēle, un šeit krīt Paničs. Tur savējie saskrienās, kāds tur var būt pārkāpums. Un Žiga Lipušķeks, komandas kapteinis, panāk izlīdzinājumu. Jā, šādi viņš prot gūt vārtus, un varētu diezgan daudz runāt par tiem vārtiem, kurus izšķirošus viņš ir iesitis kaut vai konferences līgas kvalifikācijas 4. kārtā 2022. gadā pret Līnfildu. 90, nu jau 6. minūtē, kompensācijas 6. minūtē viņš izrāva 2-2 pret Līnfildu Skonto stadionā, 5000 skatītāju klātbūtnē. Un te Žiga Lipušķeks, vēl vairāk skatītāju klātbūtnē, trāpa stāvam, un bumba ir vārtos. 1-1 šajā brīdī. Birlīdža, sitiens!
Un gar pašu vārtu stāvu 31. minūtē sit pirmo vārtu autors šajā cīņā Birlīča. Centra zona, uzbrucējiem snaiperim, protams, nav tā vieta, no kuras drīkstēt ļaut sist 20 metriem līdz vārtiem, bet ļoti tuvu mēķim ir bijis šis sitiens. Iespējams, un Doā atvairītu bumbu, bet labāk nezīmēt uzbrukumu. Prengam nav ātruma, un viņš arī tiek atbruņots. Pazaudē līdzsvaru, pazaudē kontroli par bumbu, un te uzreiz bīstams pretuzbrukums, un Markijevs pārkāp noteikums, bet turpinās uzbrukums, un diemžēl bumba ir vārtos. Atkal nodarbojamies ar labdarību, un šoreiz tas jau ir Marijus Štefenskis, kurš iesit vārtos. Otrie vārti viņa Eirokausku karjerā. Jā, cik žēl. Skatāmies vēlreiz. Birlīdža saglabājās priekšrocība. Šajā brīdī bumba palika Rumānijas komandai, un uzreiz vienā pieskārēnā Štefenesku sit un nepievīd. Aizskar bumbu un Doā, bet ar to ir par maz. 5 metri garš, 68 metrus plats. Bet tagad jau Markijevs pie bumbas. Jānis Ikaunieks. Labi nospēlē Jānis Ikaunieks, trešā kāja. Varbūt tagad varētu šo pavārdu, viņš ir izsīts, sities labs. Vārtsaks atvaira, un Kuādio netiek pie bumbas. Savaļnieks vai tiks? Nē, netiek arī viņš. Labs uzbrukums 35. minūtē Jānim Ikauniekam. Labi nomanīja pretinieki, tik pretī vārtiem, un labs spēcīgs sitiens. Vārtsaks tikai ar lielām pūlēm glābā. Žēl, varēja būt 2-2. UEFA oficiālā mājaslapa liecina, ka 59-41 bumbas kontroli piespēles soda laukumā. Kuādio tiek pie bumbas, vai paspējuši Savaļnieks. Paspēja piespēles soda laukumā. Un Markijevs. Paničs. Viņam diezgan labs sitiens. Un te glābi Vārtsargs. Bumba aizlido līdz mēķim, bet neizdodas. Jānis Ikaunieks. Spēcīgs sitiens. Un Lukā atvaira to. Tirnovānu. Ļoti labs sitiens, lido stūra virzienā. Vēl viens bīstams uzbrukums. Lipuščeks neaptur. Sitiens no tuvas distances. Un vēl viens moments un izglābjamies. Izdzīvojam šajā sarežģītajā brīdī. 6 minūtes pirms pamatlaika beigām bija labs, lai būtu vismaz līdzsvarā. Komandas kapteinis arī aiziet aprunāties. Lūk, arī ir Birlīdža un Štefenesku. Un mazliet lielāka kontrola vidējā līnijā, acīm redzot. Spēlējot mazliet zemāk, pastiprinot uzbrukumu. Un te uzreiz ļoti bīstams uzbrukums. Un Doā pārkāpums pret Vārtsargu. Te šaubu tiesnes par to nav. Ir 4. tiesnes, Javiers Alberola Rokas. Un video atkārtojuma tiesneši Cesars Sotogrado un Valentīns Gomes. Bet te mēs Edžīgi spēlē atpakaļ. Prenga. Odišārija. Un Odišārijas iespēja piespēlēt soda laukumā. Tur arī bumbu lido! Mazliet pietrūkst Jānim Ikauniekam, lai līdz tai aizsniegtos. 53. minūtē. Odišārija, lūk. Un Jānis Ikaunieks sniedzās pēc bumbas. Viņam bija lielisks moments arī 35. minūtē. Tālsitiens 2-2, bet izcils vārtos bija Štefans Tirnovāno. Skaidrs, ka Nīca ir pirmais. Kādreiz tas bija Kirikešs, kurš, var teikt, bija Rumānijas izlases aizsargs, zvaigzne, un bumba ir vārtos, diemžēl. Komandas kapteinis Olaru sāk izveidināt telpas un proti sāk laist pa logiem ārā intrigu šajā cīņā, panāk 2 vārtu pārsvaru. Skatāmies vēlreiz. Atkal Birlīdža iesaistīts šajā vārtgūmā. Labi atrod Olaru. Tālāk jau partneris un Lipuščeks neizliek kāju priekšā. Nu jā, nepaspēja. Perfekta piespēle. Te Nasek, kurš nāca laukumā uz maiņu. Lūk, kā viņš laba pārī uzbrukumā mainiekiem. Ļoti bīstams uzbrukums. Olaru komandas kapteinis netrāp vārtājs un stūrī 73. minūtē.
Bīstami laužās uz priekšu mainieki. Sitais pa vārtiem un, diemžēl, no tuvas distances Olaru ietries bumbu zem vārtu pārlikņā. Jā, tur kāds grib jau Olaru kreklu. Nekas jauns, nekas neparasts, bet rezultāts tieši pēc Olaru sitiena, ko piesauc pirmīt, kad Denesa sita pēc Olaru piespēles kļūst jau tiešām ļoti nepieklājīgs. 4-1. Mainieki ir vadībā. Pirmajā puslaikā RFS ļāva ticēt intrigai, otrajā puslaikā negluži. Vairs nav tik atklāts futbols, piesardzīgāks, tas ir arī Sancenša izpildījumā. Protams, nekad nevar zināt, kā spēle ritētu, ja nebūtu veiktas maiņas uzreiz, piemēram, pēc pirmā puslaika. Ļoti labi izspēlēts. Un šeit, it kā Daniels Balots ir turpat blakus, kontrolē spēlētājs, liekas, bet īstenībā nekontrolē. Nu jā, Rikošets te arī tādi pavērsieni. Veiksme nebija sabiedrotā RFS komandai šajā brīdī. Rumāņi jau šobrīd var būt droši par to, ka, es domāju, droši. Varbūt es steidzos, ka 3 punkti tabulā. Lukas Ilagādze būs ar 77. numuru laukumā. Vēl viens Gruzīna futbolists. Jānis Igaunieks vienā pieskārienā. Nu, lūk, iespēja. Atspēlē atpakaļ, bet nav uzreiz pa sitienam. Ilagādzes cīt. Uzreiz pierakstās. Lūk, kā izspēlē iemetienu. Ļoti laba sadarbība, organizēta. Un šeit Jānis Igaunieks nonāk pie bumbas. Un atrod Dmitri Zelenko un gar devītnieku. Viņš aizsit tukšajās tribīnēs. Retā vieta, kur tukšās tribīnes 81. minūtē. Moments arī Zelenkovam. Iespaidīgs skaits. Viena no apmeklētākajām spēlēm Eiropas līgas pirmajā spēļu kārtā. Wow! Iespaidīgi. Uzvarēt nevaram. Punktu izcīnīt arī nē, bet varbūt šeit rezultātais mirklis Lipuščeks bija otrajā stāvā un tur viņā ietriecās. Paskatīsimies. Atskan Svilpe. Tiek apturēts uzreiz, varētu mest bumbu Osuagu. Viņš tur ir brīvs, tur arī tiek mesta bumbā. 1-1, un tagad viņi izgājas pret Kirikešu. Jācenšas apspēlēt. Te pretī vārtiem Jānis Igaunieks gaida, tagad arī sagaida. Un lieliska piespēle, jāsit pa vārtiem. Leņķis gan jau ass un nopelnam stūra sitienu. Pēdējās sekundes pirmajā. 77. numurs Gruzīns piespēlē soda laukumā ar augstu trajektoriju. Osuagu pieskriet, nu nepārāk veiksmīgs centrējums. Vēl šķita, ka varētu būt dažas sekundes, bet tiesnes domā citādi. Rumānijas komanda FCSB sarūktina RFS debiju Eiropas līgas grupu turnīra fāzē. Gribās tā teikt, bet līgas fāzē būs precīzāk, jo tikai viena grupa. Un uzvara 4-1. Lipuščeks, viņš arī ir šo vēsturisko vārtu autors šajā grupu turnīra fāzē. Iestata viņš vārds 23. minūtē.